Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andris Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par tēmu Viss ir piepildīts. Sāksim ar lūkšanu. Dievs Tēvs debesīs, dod mums aptvert Kristus darba nozīmi. Dod mums saprast, ko nozīmē Jēzus vārdu uz krusta. Viss piepildīts. Dievs dod mums saprast, ko nozīmē pilnīgais upuris. Dievs dod mums saprast, ko nozīmē, ka pietiek ar Jēzus darbu, un mēs vienkārši pieņemam ticībā Tavu darbu, Tavu pestīšanas darbu. Dievs pasargā mūs, ka mēs nesacenstos ar to, bet ka mēs to pazemīgi pieņemtu. Lieto Dievs šo raidījumu, atver sirds, dod cilvēkiem dzirdēt evaņģēliju, Dievs dara brīnumus, ka cilvēki notic, ka notiek brīnumi, ka viņi tiek apzīmogot ar svēto garu. Lūdzu, Dievs, lieto šo visu. Lūdzam Kristus vārdā. Amen. Sāksim ar rakstvietu. Lasīsim Jāņa evaņģēlijā 19. nodaļā no 28. panta. Pēc tam, zinādams, ka viss ir pabeigts, un lai piepildītu rakstus līdz galam, Jēzus sacīja, man slāpst. Tur stāvēja trauks ar etiķi, tie uzspraud sūkli ar etiķi uz īzapa stiebra, un to pacēla pie viņa mutes. Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja, viss piepildīts, un galvu nokārs atdeva garu Dievam. Es pieņemu, ka tas bija vissvarīgākais brīdis cilvēces vēsturē. Varētu spriest, varbūt augšām celšanās, varbūt vēl kāds, bet es domāju, noteikti viens no vissvarīgākajiem brīžiem cilvēces vēsturē un viens no vissvarīgākajiem notikumiem Dieva un cilvēka attiecībās. Apostols Pāvils saka, ka nav cits starpnieka starp mums un Dievu Tēvu, tas ir tikai Jēzus Kristus, vienīgais īstais starpnieks, kā augstais priesteris, kā izpircējs, kā nevainīgs jērs, kur asins maksā par mūsu grēkiem, par taviem un maniem grēkiem. Viss piepildīts. Bauslības vīri saka, dari. Kopumā bauslība saka, dari. Un kaut ko citu nedari. Evaņģēlijs mums saka, un evaņģēlijam ticošie saka, jau darīts. Tā ir liela atšķirība. Apostolim Pāvilam pārmet, ka viņa mācība ir tāda, kas saka, lai jau grēks vairojas, tad vairosies arī žēlastība, un Pāvils saka, kā tad? Nē, mēs taču grēkam esam miruši. Es sludinu pestīšanu ticībā, un ir daudz, kas to sludina. Un ir tie, kas saka, ka viņi sludina pestīšanu ticībā, bet īstenībā viņi vajā cilvēkus. Viņu sludināšanas ir tāds, viņi ar pātagu pera. Jā, baušļa uzdevums ir tāds, lai cilvēks sajustu vainu par grēku, apzinātos vainu par grēku. Grēka apziņa ved uz grēku nožālu. Bez grēku nožāles nevar pieņemt pestīšanu. Jo glābšana ir žēlastība. Tu vai nu glābies žēlastībā, vai nu tu vispār neglābies. Ja tu domā, ka tu glābsies par darbiem, ļoti riskants ceļš. Tas ir nepatiesas ceļš. Tas nozīmē, ka tu saki Dievam, ka tu sacentīsies ar Kristus pilnīgo upuri. Tu saki, nē, es tagad darīšu. Un tāpēc, Dievs, tu man paņems debesīs. Tā tas nestrādā. Tā tas nestrādā. Jēzus upuris ir pilnīgs. Viena cilvēka, viens darbs izdara visu. Nevis miljonus cilvēku, miljoniem darbu. Tā nav. Viena cilvēka, viens darbs izdara visu. Izglāb katru, kurš šo pestīšanu pieņem. Kas ir tavs un mans pienākums? Pieņemt glābšanu. Būt pazemīgam, nesacensties ar Dievu. Ja Jēzus saka, bez mēs viņa nekā nevaram izdarīt, tā tad nevaram. Ja Pāvils saka, ka labu gribēt man ir dots, bet izdarīt nē, tā tad tā ir. Ja Pāvils saka, ka bauslis dod grēkapziņu, bet nedod spēku šo pašu bausli izpildīt, tā tad tā ir patiesība. Kāpēc sacensties ar šo? Tāpēc, ka miesa sacenšas. Miesa ne jau tikai grēkot pieprasa. Miesa arī sacenš reliģiozu miesa. Vēlas ar saviem darbiem tikt debesīs. Un tā arī ir miesa, joprojām miesa. Jo miesas prāts sacenš un liekas, nevar būt, ka Dievs ir tik labs. Nē, nevar būt, jā. Ļaunais tā saka. Dievs ir vēl labāks, nekā mēs spējam iztēloties. Tāpēc, ka mēs viņu nevaram ne ar ko salīdzināt, ne ar vienu uz zemes. Neviena cilvēka mīlestība nav tāda, kāda ir Dieva mīlestība. Jēzus mums parāda Tēvu.
Un viņš saka, es atdodu savu dzīvi par saviem draugiem. Tā ir lielākā mīlestība. Lasam Jesajas grāmatā 40. nodaļā no 1. panta. Ieprieciniet manu tautu, saka jūsu Dievs. Runājiet sirsnīgi ar Jeruzalemi un sakiet tai, ka tās ciešana laiks ir piepildīts, ka tās noziegums salīdzināts. Jo tā ir no tā kunga rokas saņēmusi divkārtīgu sodu par visiem saviem grēkiem. Kāpēc divkārtīgi? Tāpēc, ka Dievs mīl un savējos šauš. Tāpēc, ka garīgajā pedagoģijā Dievs uzrunā savējos. Savējos. Tās noziegums salīdzināts. Te ir teikts ieprieciniet tautu. Noziegums nodzēsts, salīdzināts. Kāds par to ir maksājis? Svētais upuris, bezvainīgais jērs maksājis. Lasīsim Ebrejiem 10. nodaļā no 10. panta. Pēc šīs gribas mēs esam ar Jēzus Kristus miesas upuri padarīti svēti pavisam, un katrs priesteris gan ikdienas stāv kalpodams un bieži tos pašus upurus upurādams, kas nekad nevar iznīcināt grēkus. Bet viņš vienu upuru par grēkiem upurējis uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas, joprojām gaidīdams, kamēr viņa ienaidnieki tik slikti viņa kāja pameslam. Jo ar vienu upuru viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Uz visiem laikiem. Uz visiem laikiem. Padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Kā tu tiki darīts pilnīgs? Ar tavu darbu. Te ir teikts ar vienu upuri. Viņš to izdara. Ar vienu upuri. Tiek darīts pilnīgi un svēti. Svēti tātad nodalīti Dievam un reizē bezvainīgi tajā ziņā, ka par grēku ir samaksāts. Tiek taisnoti, tiek atzīts, ka viņi it kā nekad nebūtu grēkojuši. Dievs izlemj, kurš ir taisnots un kurš nav taisnots. Spilgti vārdi, ļoti tādi pamatīgi, neapgāžami. Svēti pavisam, pilnīgi uz visiem laikiem, uz visiem laikiem. Atceros, ka kādreiz kādā konferencē Zviedrijā, kristīgā konferencē mēs lasījām raksturvietas un es biju tādā reliģiozā bauslības periodā, kad centos ar gribas spēku izcīnīt visu. Un tad es lasīju Ebrejiem un Dievs man uzrunāja caur to, jo es skatījos, es domāju, kāds mans upuris? Kur man te ir, kur es kaut ko panāku? Te ir teikts ar vienu upuri, ar Dieva darbu, ar viena cilvēka Jēzus Kristus, kurš reizē Dieva dēls, ar viņa darbu, nevis ar maniem 100 darbiem. Lasīsim psalmu 23. no 1. panta. Dāvida dziesma, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina man dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem savu vārda dēļ. Jebš es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunumu nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis man iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlstība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Mēs redzam, ka Dāvida ticība piepildās. Viņš paliek tā kunga namā vienmēr. Jā, viņš krīt, viņš grēko, viņš pamatīgi grēko, un vienalga. Viņš patīk Dievam, kāpēc? Jo viņš atgriežas no grēkiem. Un viņš tic Dieva žēlastībai. Viņš tic Dieva žēlastībai. Viņam ir sekas par viņa grēkiem, un tomēr viņš atgriežas, viņš tic Dieva žēlastībai. Un viņš saka, es palikšu tā kunga namā vienmēr. Svētīgi, svētīgi. Kādas ir sekas Kristus pilnīgajam upurim? Viens ir mūžīgā dzīvība tiem, kas to pieņem, bet arī šī dzīve mainās, pamatīgi mainās. Tad, kad es noticēju pestīšanai ticībā, es noticēju, ka Kristus darbs ir svarīgāks par manējo. Ka es sapratu, ka manas ticības dēļ es atšķiros dēļ pāriem un no sevis pirms reliģiozā perioda. Es atceros, lasīju romiešiem vēstuli un tad domāju līdzi, un tur bija viens autors, kas rakstīja, analizēja tās patiesības, kas ir romiešiem no Pāvila rakstīts, un es toreiz salīdzināju sevi ar sevi pirms atgriešanās no grēkiem, pirms 1995. gada. Un šis notikums, ko es tagad stāstu, ir ap 2000. gadu aptuveni.
Un es salīdzināju, es domāju, ar ko es atšķiros tad no sevis pirms kristībām, pirms 95. gada. Ar to, ka es negrēkoju? Nē, es grēkoju. Jā, es grēkoju radikāli mazāk. Ļoti, ļoti mazāk salīdzinot ar to periodu, kad es vispār nebiju izlēmis negrēkot, kad es nebiju izlēmis, ka es dzīšos pēc svētdzīves savā dzīvē. Un tomēr kāda starpība, cik tu reizes sagrēko? Vienreiz vai 10 000 reizes dienā. Ja ir rakstīts, ka grēka alga ir nāve, vēl ir rakstīts, ka tas, kurš pārkāp vienu bausli, ir pārkāps visu bauslību. Tātad šajā nozīmē nekas principiāli garīgi nemainās. Jā, mainās destrukcijas sekas, tavu dzīvi ir daudz labāk, ja tu mazāk grēko, skaitliski mazāk. Bet ja tu vienalga kaut vai vienreiz sagrēko, tu padomā ne to. Ja, tu sadusmojies, ja tu iekāro, ja, tas ir jau tavā galvā tikai un sirdī, un jau tas ir grēks. Un tad nav atšķirības, tas ir 10 grēku vai 100 vai 10 000. Pārkāpums un grēka alga nāve. Un tas šādi spriedu, lasot to romiešiem un to komentāru vienu mācītāju. Un es domāju, jā, nav šī ziņā īstenībā kvalitatīvas atšķirības nav. Ir kvantitatīva atšķirība, bet ne kvalitatīva. Un tad es domāju, kas tad man atšķir? Un kas man atšķir no cilvēkiem, kas nav izlēmuši atgriezties no grēkiem? Tāds lēmums atgriezties centība, kā toreiz mums brāļi draudzē teica, tas ir centības dēļ tev glābi. Nu tā nav rakstīts Bībelē, ka centības dēļ. Jā, rakstīts, ka jācenšās, jā, man ir jācenšas, bet ne jau tā dēļ glābi. Glābi Kristus asins, viņa darbs uz krusta glābi. Viņš ir miris par visu cilvēku grēkiem. Tie, kas to pieņems, tiks pestīti. Tie, kas to nepieņems, aizies pazušanā. Un es saņēmu atklāsmi vienkārši un fundamentāli. Atklāsmes parasti ir vienkārši, bet viņas ir fundamentāls. Atšķirība bija tāda, ka no teorijas atklāsmi kādu Dieva atziņu ieliek tavā sirdī, kaut kur dziļumos. Tik dziļi, ka tas izmaina tavu būtību. To, kā tu skaties uz sevi un kā tu skaties uz apkārtējiem. Tas notika ar mani. Es sapratu, ka jā, tas ir evaņģēlijs, kas man atšķir, tā ir ticība Kristum. Un šīs ticības dēļ es atšķiros kvalitatīvi. Es atšķiros kvalitatīvi, un šī ticība ved uz vēlmi negrēkot. Ja es saku, ja jūsu taisnība nav labāka nekā farizēju taisnība, tad jūs nenāksiet Dieva valstībā. Nu jā, tie, kas ir noticējuši evaņģēlijam, nemeklē kā grēkot, viņi meklē kā negrēkot. Un tie, kuri nav noticējuši evaņģēlijam, kad viņiem saka, klausies, neviens darbs nav vajadzīgs, lai tu būtu glābs, viņi, jā, kā tad tu esi pa grēka. Nu, lūk, šie vārdi tikai atmasko viņus, tas rāda, ka viņi nav noticējuši Kristus darbam. Tāpēc, ka tie, kur ir noticējuši, tie meklē kā negrēkot. To es redzu pie sevis un to es redzu pie daudz citu cilvēku dzīvēm. Jā, kas vēl palīdz, kas ir svarīgi, ir šī nomiršana, sev nomiršana pasaulē. Un tāpēc mēs arī ejam caur ūdens kristībām un mēs tiekam apglabāti zem ūdens. Mēs ejam Kristus ceļu šādā ziņā, bet tas ir svarīgi nevis tikai to fizisko pusi iziet, bet tam arī jānotiek tavā prātā un sirdī. Un kā Pāvilu apsūdzēja, ka viņš tagad aicina grēkot, jo viņš saka, ka pestīšana ir ticībā. Tāpat arī tagad mūsdienās tos, kurus sludina tīru evaņģēliju, bez piemaisījumiem, bez bauslības piemaisījumiem, tos arī apsūdz, ne, tad jau jūs uz grēku aicināt. Tas ir tāpēc, draugs, ka tu neesi noticējis, tāpēc tu tā runā. Lūdz Dievu, ka tev atklāja. Lūdz Dievu, ka tev atklāja. Toreiz, kad Dievs man to atklāja, es sāku skatīties uz sevi citādi un arī uz citiem sāku skatīties citādi. Grēks un negrēkošana vairs nebija centrā. Nebija šī nemiera, kas lika dusmoties uz sevi un dusmoties uz apkārtējiem par to, ka es dusmojos sevi, jo es neesmu pilnīgs, es nespēju izpildīt. Un tad tas tajās sludināšanās laužās ārā. Cilvēks ir dusmīgs uz sevi, viņš ir dusmīgs uz apkārtējiem. Un toreiz man viens brālis pienāca, Vāgner zālē es sludināju, viņš pēc sludināšanas man teica, Andi, kāpēc tu tāds dusmīgs esi sludināšanā? Man nepatika, ko viņš teica, bet tā bija patiesība. Nu, kāpēc? Tāpēc, ka es centos izpildīt. Vai tad farizēji necentās izpildīt? Pāvils par sevi saka, ka viņš bija farizējs. Jā, farizēji bija liekuļi tajā ziņā, ka viņi nespēja atzīt, ka viņi nevar izpildīt bauslību. Nu un ko? Vecās derības bauslību viņi nevarēja izpildīt, par to mēs skaidri lasām rakstos, un tad jaunās derības bauslība, kas ir vēl augstāka latiņa ir pacelta. Un tad to var izpildīt ar miesas spēku. Ir kaut kāds pārpratums noticis. Es redzu, ka cilvēki nesaprot, ka neatšķir bauslu no evaņģēlija. Tad, kad ja es saku jaunu bauslu, es jums dodu, ka jūs mīlat, citu, ka es jūs esmu mīlējis.
tas ir tāds pats bauslis, tajā nozīmē tāds pats, ka neizpildāms. Neizpildāms, miesas spēkā neizpildāms, jo ātrāk tu pakļausies Kristum un piekritīs, ka tu bez viņa nenieka nespēj izdarīt, jo ātrāk tu saņemsi spēku no augšienes izpildīt šo. Kamēr tu to centīsies darīt savā spēkā, tikmēr tad tu netuvosies tam. Un tad būs dusmas uz citiem un rāšanās. Un nevar saprast, ko draudz darīt, ko viņi tur tādi grēcīgi, un tad pātāk jāvelk ārā. Tāpēc, ka nav spēka no augšienes, kas izdara to manā un tavā vietā. Tāpēc mums ir vajadzīga atpestīšana. Lielā atpestīšana, grandiozā no pazušanas, no soda mūžībā, bet arī konkrēta atpestīšana no grēkiem tagad. Tās lietas ir saistītas savā starpā. Kaut kad ap 2008. gadu apmēram mēs ar sievu bijām aizbraukuši pie Kaņiera ezera un tur atpūtāmies, lasījām Bībeli. Un es lasīju šo 23. psalmu, ko mēs nu pat nolasījām. Un tur bija vārdi, tu klājumā galdu maniem ienaidniekiem redzot. Es toreiz saņēmu milzīgas ilgas pēc garīgu tuvumu ar Dievu, pēc tāda tuvuma, kāda es nebiju pirms tam piedzīvojis. Reizē es garā apjautu, ka es šo saņemšu, ka šīs ilgas, ko Dievs man tagad ieliek, viņš ieliek tāpēc, ka viņš tās piepildīs. Ir runa par garīgu intimitāti ar Dievu, garīgu tuvumu ar Dievu. Es lasot šo pāntu, 5. tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem, redzot, es atcerējos bērnību, kad vecāki man klāja galdu, mamma uzklāja galdu dzimšanas dienā. Man bija dāvans, es sapratu, tā ir mana dzimšanas diena. Es biju 3. bērns ģimenē. Es sapratu, šī diena ir manējā, tas ir ļoti konkrēti. Šis sevišķums ir vajadzīgs kā bērnam no vecākiem, tāpat arī mums kā pieaugušiem, kas mēs joprojām esam Dieva bērni. Mums vajag šo tuvumu ar Dievu, mums vajag no viņa dzirdēt, ka mēs esam sevišķi. Ja tu to neesi dzirdējis, ja neesi kā saņēmis no Dieva, es no sirds tev aicinu meklēt to. Tāpēc, ka tas viss tad, kad tu dzirdēsi, tas viss izmaina. Tas izmaina sirds dziļums. Tas izmaina to, ko tu pats nekad neesi varējis izmainīt. Notiek tie brīnumi, uz kuriem tu esi cerējis. Un viņi piepildās, un tad tev ir liecība. Pēc tam tu esi liecinieks, kā Jesais teikts, ka mēs būsim viņa liecinieki. Dieva liecinieki, un tad tev ir liecība, un tu ar savu liecību stiprini citus. Jo tu liecini, ka Dievs ir izdarījis brīnumu, kaut ko, uz ko tu cerēji, no sirds cerēji, un tas piepildījās. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu man galvu. Svaidi ar eļļu, tā tad ir runa par svētā gara svaidījumu, un fiziskā nozīmē tas bija sapucēties, tas bija smaržot. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Pilns līdz malai. Dievs piepildīs pilnu līdz malai. Tā, ka tiešām pietiek, tur vairs nav vietas, viss ir pilns. Tevī pašā ir avots tad. Tu pats gribi tad sludināt citiem. 6. pantā teikts, tiešām labuma žēlstība man pavadīs visu manu mūžu. Kā var būt, ka labuma žēlstība pavadīs visu mūžu? Kā tas ir iespējams? Tāpēc, ka Kristus ir samaksājis par tevi un par tavām nepilnībām. Un ja tu dzīvos ticībā, tad tu saņemsi šo žēlastību no viņa. Lēnām cauri gadiem man sāk pielikt, ka Dievs ir žēlastība, ka Jēzus ir glābšana. Viņš ir pestīšana. Viņš nāk, lai glābtu, nevis lai nomaitātu. Viņš nāk izpestīt, atpestīt. Kāpēc Jēzum patīk tas, kurš sit pie krūtīm un teica, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs? Un kāpēc viņam nepatīk tas otrs, kurš teica, Dievs, paldies, ka es neesmu kā tas muitnieks? Tāpēc, ka tas viens atzīst savu nevarēšanu, un otrs nesaprot savu nevarēšanu. Un tas bija pa farizējiem. Un tas pats ir tagad arī pa daudziem kristiešiem. Vienkārši negrib piekrist. Azartspēļnieki un citu veidu atkarīgie piekrīt šim no sirds, kāpēc viņi nonāk situācijā, kur viņi tiešām netiek ārā. Es redzu savu atkarību agrāko kā žēlastību no Dieva, kā viņa garīgās pedagoģijas instrumentu, bez kura es nesaprastu to, kas man bija jāsaprot. Es nedabūtu to, ko Dievs man gribēja iedot. Viņš man ļāva atkrist, ļāva būt trimdā, lai es tiešām no sirds piekristu, ka es nevaru. Un tad es dodu vietu viņa varēšanai. Un tad ir garīga laime, tad ir garīgs tuvums, tāpēc kā pestīšana notiek, atpestīšana. Un tu viņu piedzīvo, un tev ir sirds pārliecība, ka Dievs tāds ir, ka viņš ir tāds, kā ir rakstīts Bībelē, ka viņš ir žēlstības pilns, ka viņš ir lēnprātīgs, jo mīlestība ir lēnprātīga.
Jo lasīsim Jozovas grāmatā 23. nodaļā no 1. panta tādu lielāku fragmentu. Pēc ilgāka laika, kad tas kungs bija Izraēla bērniem devis mieru no visiem viņa ienaidniekiem visapkārt, un Jozovā bija kļuvis vecs un krietni jau gados, tad Jozovā sasauc visu Izraēlu, viņu vecais, viņu galvenos, viņu tiesnešus, viņu virsniekus, un viņš tiem sacīja, es esmu vecs kļuvis un stipri gados, un jūs visi esat redzējuši, ko tas kungs, jūsu Dievs, ir darījis visām šīm tautām jūs priekšā. Jo tas kungs bija tas, kas pats par jums karoja. Jo tas kungs bija tas, kas pats par jums karoja. Šādi notiek ieiešana apsolītajā zemē, ļauno tautu izdzīšana. Ticu, ka te ir runa arī par mūsdienām, par mūsu cīņu, par mūsu apsolīto zemi, par mūsu garīgo dzīvi, par mūsu sirdi, par iekšējo pasauli, kur mēs nedrīkstam slēgt līgumus ne ar vienu no ļaunajām tautām. Un tas, kas tad ir rakstīts par konkrētām tautām, ieejot apsolītā zemē, es ticu, mums tas ir rakstīts par grēku. Par kādiem grēkiem, kas ir jādabūna ārā no mūsu dzīves, no mūsu sirds, no mūsu prāta. Un kā mēs to varam izdarīt? Tu to vari izdarīt savā spēkā. Nu, turpini. Es biju tur, es nevarēju. Te ir teikts, jo tas kungs bija tas, kas pats par jums karoja. Vēl un vēl vēlos uzsvērt, Dievs izdara manī un tevī to, ko viņš pats grib, ka mēs izdaram. Mēs pēc tam nesam lūpu augli, upuri, pateicības upuri. Kā tu vari būt pateicīgs? Kā tu vari nest pateicības upuri, kas Dievam patīk, ja tu neesi saņēmis no viņa? Ja tu pats esi saražojis, par ko tu pateiksies? Tad tu būsi kā tas lūdzējs, kurš saka, Dievs, paldies, ka es neesmu tā kā tas grēcinieks. Nu, tad ir tāda lūkšana. Nevar apmānīt ne sevi, ne Dievu, ne citus. Vai nu tu saņem, un tu tiec atpestīts, un tad tev ir īsta pateicība, tev ir īsts lūpu auglis, pateicības upuris. Vai nu nē, vai nu tu pats sevi pagodinās, un tas būs automātiski. Tāpēc meklē, kā piekrist tai patiesībai, ka tu nevari bez Dieva, jo Jēzus saka, bez viņa mēs neko nespējam. Un tad pieņem to, ka Dievs tev grib glābt, jo ir rakstīts, ka viņš grib, ka cilvēki nāk pie patiesības atziņas. Lasīsim tālāk Jozovā 23. nodaļā no 4. panta. Redziet, šīs atlikušās tautas es, meslus metot, esmu sadalījis jūsu ciltīm par īpašumu, sākot no Jordānas un visas tās tautas, kuras es esmu izdaldējis līdz pat lielajai jūrai pret saules rietu. Un tas kungs jūsu Dievs pats tās izstums un liks tām iziet, un tad jūs iematosiet viņu zemi, kā tas kungs jūs Dievs jums to ir apsolījis. Un tālāk no 9. panta. Tas kungs jūs priekšā ir izdzinis liels un varens tautas, un neviens nav varējis jūs priekšā pastāvēt līdz pat šai dienai. Viens vienīgs vīrs no jums vajā tūkstošus, jo tas ir tas kungs jūsu Dievs, kas ar jums kopā ved karus, kā jau viņš ir jums to darījis zinām. Par kādiem kariem ir runa mūsdienās? Ja Jēzus saka, ka katrai rakstzīmītei jātop piepildītai, es ticu, ka vecās derības notikumi, kur notika burtiski, tā kā viņi ir aprakstīti, viņi mums ir kā simbolisks pamācības rīks, kā pamācība, kā priekšraksts par to, kā mēs varam uzvarēt savu grēku. Un te ir teikts, ka ne ar mūsu spēku, ne ar spēku, ne ar varu, bet ar tā kunga garu. Ja tu esi atkarībā, tu piesaki karu. Tu piesaki karu, jo nekas tev nedrīkst kalpināt. Tu piesaki šo garīgo cīņu, garīgo karu ļaunumam, bet tu viņu pats nevar uzvarēt. Tev vajag, ka tas kungs par tevi karo, kā te ir rakstīts. Tas nozīmē, ka tev tā tava cīņa, klausies, ja tu esi atkarībā, tā tava cīņa ieliek Dieva rokās. Un jāuztic viņam cīņa. Jā, pašam jāmetās, viņi gāja paši tajā absolūtā zemē, viņi gāja kauties. Bet tu to izdari uzticēdams, tāpēc, ka tie spēki ir lielāki par tevi. Un tā ir visa atkarības būtība, tāpēc tā ir atkarība. Nevis kaut kāds hobijs vai vienkārši paviršība vai kaut kāda izlaidība. Bet ja tu jūties paverdzināts, uztici cīņu Dievam, uztici cīņu Kristumu, un tu tiks atbrīvots, jo, ja dēls tev darīs brīvu, tu būsi brīvs. Filipiešiem lasīsim noslēgumā 1. nodaļā 21. pantu, jo dzīvot man ir Kristus un mirt ieguvums. Man patīk Glika tulkojumā, kā te ir rakstīts, jo mana dzīvība ir Kristus un miršana man nes augļus. Pāvils saka, viņš nezina, ko izvēlēties. Viņš zina, ka debesīs ar Dievu daudz labāk būtu.
Un tad viņš saprot, ka viņam ir misija, viņam ir jāturpina misija tik ilgi, cik Dievs viņam to ir uzticējis. Bet man patīk tas glika tulkojums, jo tur teikts, jo mana dzīvība ir Kristus. Pāvils ir izpildījis to, ko viņš māca un ko Jēzus mācīja. Proti, ka ir jānomirst, grēkam jānomirst šajā pasaulē. Un tad ir kas ir tava dzīvība tad? Kā tu dzīvo? Kristus ir tava dzīvība. Tava dzīve arī tad ir Kristus. Tad tu kalpo tajā veidā, kā Dievs tev ir uzticējis, tev ir kāda dāvana. Tad, kad tu atdod savu dzīvi Dievam, viņš tev parāda tavu dāvanu. Tu uzzini, kas ir tava garīgā identitāte. Tu uzzini, kā tev ir jākalpo, jo visiem ir jākalpo draudzēji. Tā ir kalpošana Dievam, kas izpaužās tai skaitā kā kalpošana draudzē. Un katrs savā veidā ar savu dāvanu. Man iedvesmo šie vārdi, jo mana dzīvība ir Kristus. Dievs vadi mūs tā, ka mums visiem tā ir. Katrs, kurš skatās, lai ir šādi, lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs dara tā, ka mums ir tāpat kā Pāvilam, ka mūsu dzīvība esi tu, ka mūsu dzīvība ir Kristus. Dievs uzlūko tos, kur skatās šodien, klausās. Ka šis piepildās, Dievs, lūdzu dari brīnumus. Dievs paņem tās nevarīgās miesas, kuras skatās, Dievs, piepildi viņas ar svēto garu, ar varu, ar tavu varēšanu. Un tad mēs izpildām to, ko tu gribi, un ne savā spēkā. Paldies, Dievs, ka pietiek ar vienu upuru, ka mums ir samaksāts. Mēs varam garīgi atslābināties, mēs varam vienkārši ļauties, ka tu mūs noķer, mēs lidojam it kā no klints lejā, no miesīgās, no pasaulīgās klints, un tu noķer mūs. Mēs izkāpjam uz ūdens, un ūdens sastingst, un tavā spēkā tas notiek, un mēs sējam tur, kur mēs nekad neesam varējuši iet vispār. Tikai sapņojuši, varbūt ilgojušies par to. Dievs, paldies, ka tu piepildi manas ilgas. Dievs, tev lūdzu piepildi katra skatītāja garīgās ilgas, Dievs. Ja kādām nav, Dievs, modini viņā tās ilgas. Modini slāpes pēc tevis. Lai garīgās sāles rada garīgas slāpes pēc tevis. Lūdzu, Dievs, dari tā. Pateicamies par Kristus upuru, Dievs, dod mums apjaust, ko tas nozīmē, Dievs. Dod mums, ka tas ir ne tikai teorijā, bet sirdīs. Un Dievs atpestīja visu, lai ķēdes nokrīt, lai nodžings tikai. Dievs, lai tie, kas ir sasaistīti, lai iziet brīvībā. Lūdzam Kristus vārdā. Amen. Paldies, dārgie draugi. Mani sauc Andis Kudors. Šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runājam par tēmu Viss piepildīts. Esiet svētīti. Tiekamies pēc nedēļas.